Labdien, un esiet sveicināti 5. moduļa 3. nodarbībā, kurā apskatīsimies uz zīmolvedību, zīmola vadīšanu un cenas noteikšanu. Šīs nodarbības 3 galvenās tēmas būs, kas ir zīmols, no kā tas sastāv, kāpēc tas ir svarīgs. Otrajā tēmā apskatīsimies, kā to attīstīt un pārvaldīt, proti zīmola vedība, jeb zīmola vadīšana, kā to darīt. Un trešajā tēmā pieskārsimies cenošanas, jeb cenu noteikšanas aspektiem. Un tā, kas ir zīmols? Šeit uz tāda interesanta un uzskatām piemēra, zīmolam varētu vairākas definīcijas piedēvēt. Tas ir stāsts, kas raksturo, kas jūs esat, kas raksturo jūsu stratēģiju, jūsu vērtības un misiju. Tas ir tas, kā jūs esat pozicionējies tirgu. Bet tāds vienkārši citāts, ko es ar prieku izmantoju arī, proti jūsu zīmols ir tas, ko cilvēki par jums saka, kad jūs neesat klāt. Respektīvi, kā cilvēki jūs zina. Un tad tas piemērs, iespējams jau zinat kādu, kādreiz arī sociālos tīklos klejoju pavisam nesen vēl, proti Ņujorkas metro stacijā spēlē pasaules slavens violnieks Joshua Bells, kura koncerta biļets parasti maksā $100 un vairāk, un viņš spēlēja šajā metro stacijā, maskējies un nepopularizējies tā varbūt, ja? Viņš nebija maskējies, viņš nepopularizēja šo savu spēlēšanu. Un viņš to darīja 45 minūtes, spēlēja ar $4 miljonu vērtu violi, garām gāja šo minūšu laikā vairāk nekā 1000 cilvēki, un viņam tajā cepurē vai violas futlārī iemeta tikai $32. Viņš nebija pozicionējis, viņš neizmantoja savu zīmolu. Restīvi, cilvēki nezināja, kas ir šis violnieks metro stacijā. Cik, jūsuprāt, daudz būtu nopelnījis Joshua, ja būtu spēlējis 1000 cilvēku auditorijā, kuri zinātu, kas viņš ir? Sareizināsim šo 1000 ar 100, ja dabūsim 1 ar 5 nulēm, kas ir $100,000. Ja, tad ar šo piemēru jūsu zīmols ir tas, ko cilvēki par jums zina un saka arī tad, kad jūs neesat pats klāt. Mazliet pie definīcijām zīmolu varētu definēt, kā es iepriekš minēju, šī kombinācija, kas ietver jūsu nosaukumu, jūsu logotipu, jūsu mērķi, jūsu misiju, vīziju, dizainu un citu jūsu produktu un pakalpojumu raksturojošu pazīmu kombināciju, kas padara jūs atpazīstam, pēc kā jūs tirgu pazīst. Zīmoli, kāpēc vispār ir vajadzīgi? Zīmols uzņēmumi izmanto, lai atšķirtos, lai izceltos savu klientu vidū, atšķirtos no konkurentiem, no citiem produktiem, lai pozicionētu sava produkta vai pakalpojuma īpašības, kvalitāti, cenu, lai veicinātu savu uzņēmumu strateģisko stāstu. Tā skaitā, ko mēs iepriekš apguvām, misiju, vīziju, vērtības, principus un citu. Proti pozicionēt sevi tirgu. Noslēdzot pie zīmola definēšanas, ir jāmin, ka zīmols ir arī daļa no uzņēmuma vērtības. Spēcīgs zīmols palielina uzņēmuma vērtību, jo cilvēki ir gatavi par to maksāt arī vairāk, jo zina, atpazīst, piekrīt, šis zīmols pats par sevi var kļūt par jūsu konkurences priekšrocību, pēc tam, kad jūs esat salīdz tajā iekšā jūsu pieredzi, vērtības, principus, šo segmentēto tirgus vajadzību apmierināšanas aspektus, šīs vajadzības un vēlmes, kas klientiem ir. Otrajā tēmā šajā nodarbībā apskatīsimies, kā veidot un attīstīt savu zīmolu un pārvaldīt to. Apskatīsimies uz 4 aspektiem spēcīga zīmola veidošanā. Jums ir arī, lai arī tas ir jauns iespējams produkts vai pakalpojums, ar ko jūs sākat, kuram vēl nav izveidojies savs zīmols, bet ir jāfokusējas uz spēcīgu zīmola veidošanu. Un sāksim ar pozicionēšanu. Šis vārds jau mums ir zināms. Tā ir pozicionēšanās tirgū pēc noteiktām pazīmēm, lai noteiktā sektorā jūs esat atpazīstams. Tad pamatojoties uz kādu no savām unikālajām produktu vērtībām vai pakalpojumu vērtībām vai īpašībām, ātrums, cena, kvalitāte, pielāgotība, šis ir produkta specifiskums, kas ir tas, ar ko jūsu produkts specificējās, ir īpašs, tas būs arī zīmols uzsver šo produkta pozitīvo īpatnību. Piemēram, atceraties no uzvedības ekonomikas diferencēšanas, tur
klientu nepragmatiskajiem tādiem parametriem, ja mērķa autorijas definēšanā pie uzskatiem vērtībām dzīve ir pārāk īsa, lai gaidītu. Ar šo vienu saukli var noķert noteiktu klientu daļu, kuri tā kā piebiedrosies līdzi jutīs jūsu zīmola vēstījumam. Nosaukuma izvēle, ja, tā arī ir tam ļoti nopietni jāpieiet, ir ar prāta vētrošanu, ja tā, lai nokļūtu pie labākā rezultāti, jo šim nosaukumam arī ir sevi jāietver gan unikālās īpašības, gan šīs priekšrocības. Viņam jābūt viegli izrunājumam, viegli jābūt, lai patur prātā, jābūt arī atšķirīgam no pāriem, ja, tā, lai viņš izlec. Nevienmēr tam jābūt savā valodā, tirgus ir plašs, valodas lietojums daudzos reģionos arī ir plašāks nekā noteiktā reģionā oficiālā valoda, ja, tāpēc ar valodu var spēlēties. Zīmolu veidošanas procesā pie 3. punkta vēlos uzsvērt, ka ar zīmolu var arī spēlēties tajā ziņā, ka vai nu tas ir pašu zīmols, jūsu produkts, vai tas var būt, piemēram, arī jūsu klientu zīmols. Ja? Piemēram, ja šajā gadījumā jūs pārdodat savas ziepes slavenam klientam, ja? Šajā gadījumā tā ir Sunny Hotel, un tās tiek marķēts ar nosaukumu viesnīcas numuros. Ja? Jūs esat ražotājs, bet jūs izmantojat jūsu slavenāka klienta vārdu savu produkta, vai tas var būt arī kopzīmols, proti partnerībā ar kādu citu partneri vai kolēģi, ja jūs veidojat kopīgu zīmolu. Piemēram, bieži labu advokātu vai juristu birojos šis zīmols ir vairāki uzvārdi. Ja, nevis dibināšanas partneris, bet viens, otrs vai pat trešais, un viņi 3, ja šie uzvārdi veido kopīgu zīmolu. Un tāpat pie zīmola izstrādes ar viņu arī pašu zīmolu var diferencēt, proti, ka noteiktai mērķa auditorijai šis zīmols var būt mazliet atšķirīgs, bet ar kādu kopīgu iezīmi. Piemēram, vairāk zīmola produkti būtu, ja, piemēram, šis saldās ziepes, sweet soaps, ja kopumā varētu būt, teiksim, zemo cenu segmentā klienta mērķa auditorijai, bet luks soap jau būtu luksus, ja, jeb augstāko cenu segmentā. Šis soap, ja, vai fakts vien, ka pie tā soaps ir klāt atsevišķi īpašības vārdi, apvieno šo kā vienu zīmolu ar dažādām diferencēšanas stratēģijām. Un tālāk pāriesim pie cenu noteikšanas aspektiem jūsu produktam vai pakalpojumam. Pirms pārējiem pie 3 cenu noteikšanas stratēģijām, ko es vēlos jums parādīt, es vēlos minēt un ar praktisku piemēru parādīt par to, ka cena tā nav naudas summa, par kuru jūs gribat vai varat pārdot savu produktu vai pakalpojumu. Tā ir vērtības summa, ko klienti maina pret ieguvumu. Un viens īsts piemērs. Jaunībā es devos ceļojumā uz Itāliju, un ejot par tiem Itālijas mazajiem tirdziņiem, kur mēģina piesaistīt klientus, es pamanīju vienu rokas sprādzi, ko es gribēju uzdāvināt savai draudzenei. Viņa maksāja 25 eiro tur. Un es viņu nopirku. Skaista, zaļa, ja es viņu nopirku un ļoti priecājos. Es pagāju 3 veikaliņus tālāk un redzēju tieši to pašu rokas sprādzi par 15 eiro. Es sapratu, ka es esmu pārmaksājis 10 eiro, bet tajā laikā es jau studēju ekonomiku, un mēs ar draugiem apspriedām šo fenomenu, un mēs vienojamies, ka teorija vispārēji saka, es samaksāju par šo rokas sprādzi to tādu summu, kādā vērtībā es to uzskatīju. Tad, kad es maksāju tos 25 eiro, es zināju vērtību tai rokas sprādzei, ko un kam un kādā veidā es dāvināšu, un tas maksāja 25 eiro. Un tālāk tad pāriesim pie 3 cenu noteikšanas stratēģijām, un šajā slaidā tad pirmā ir šī izmaksas plus cenu noteikšanas stratēģija. Proti, jūsu produkta vai pakalpojuma radīšanā ir veidojušās noteiktas izmaksas, kurām jūs pieliekat šo plus, ja, tad realistisks uzcenojums, lai sektu radīšanas izmaksas plus gūtu peļņu. Ja, ir svarīgi, ka cenu noteikšanai ir jānosaka realistisks uzcenojums, ja, piemēram, 20% vai vairāk, ja, bet lai viņš nepārsniedz to klienta segmenta, to vērtību skalu, uz kuru jūs orientēties. Ja tie klienti, kuriem svarīga cena, tad jūs nevarat pārsniegt tādu cenu
līmeni, ja, kuru klienti nebūtu gatavi vairs maksāt. Otra cenošanas stratēģija, ko vēlamies jums parādīt, ir konkurencē balstīta cenu noteikšana. Proti noteikt savu, atceraties šo pozīciju karti, kurā vietā jūs esat un cik liela tirgus daļa, kurā kvadrantā jums ir, tātad kvalitāte un cena, ja šis tā kā koordinātu asis. Un atbilstoši tai varat noteikt sava produkta vai pakalpojuma cenu, ja ņemot vērā jūsu pozicionējumu līdzās ar konkurentiem šajā cenas kvalitātes kvadrantu kartē. Un trešā cenošanas stratēģija būtu uz klienta vērtību balstīts cenas noteikšana. Proti, mēģināt prognozēt, cik liela, ja jūsu produkta vai pakalpojuma vērtība, cik vērtīga šī vērtība ir pašam klientam. Tā pārsniedz parasti izmaksu plus, ja, vai uz konkurences balstīt cenu noteikšanu, jūs klienti nemaksās par izmaksām vai par to, ka pie jums ir mazliet lētāk vai dārgāk nekā konkurenti. Klienti var maksāt par to vērtību, ko viņi gūst, iegādājoties jūsu produktu vai pakalpojumu. Piemērs te ir Apple, kurš un citi lieli zīmoli, kura vērtība ir lielāka tieši dēļ šī slavenā zīmola vārda, kuram nāk līdz viss lielais zīmola stāsts. Un klienti maksā ne tikai par telefonu vai spēju kādam pieznīt, bet par šo zīmola vārdu. Nobeidzot par cenošanas stratēģijām, ir jāuzsver, ka cenu noteikšanas stratēģijā ir jāņem vērā viss līdz šim veiktais darbs, ja? Gan biznesa modeļa izstrāde, gan jūsu stratēģija, gan šajā nodarbībā veiktā segmentācija, pozicionēšanās, zīmola izstrāde un vadība. Tas ir saistīts un to ir vērtīgi apsvērt, kā vislabāk, visgudrāk to var izmantot. Ja? Piemēram, te no aviosabiedrībām visi lido vienu un tāpat lidmašīnu. Viens un tas pats sākuma punkts, viens un tas pats gala punkts, bet daži pasažieri maksā vairāk, daži maksā mazāk. Vai par maltīti, vai par platāku krēslu, vai par vietu kājām. Ja, ir jāzina, par ko tiek maksāts. Un tad var diferencēt šīs cenas. Otrs tāds zināms paradoks tajā ir, ka augstu ienākumu segmentā, restīvi pozicionējot sevi tādā tirgus segmentā uz tādu klientu mērķa autoriju, kur ir objektīvi, ja pēc tā ekonomiskā portretā ar augstākiem ienākumiem, jūs varat uzlikt šo augstāko cenu, un nereti šī cenai ir jābūt augstākai, lai jūs vispār sasniegt šo klientu mērķa autoriju, jo viņiem augstāka cena var arī nozīmēt augstāku kvalitāti. Ja, savukārt zemāka cena var nozīmēt zemāku kvalitāti, ko viņi nebūtu gatavi atļauties, ja, vai maksāt zemāku cenu, lai riskētu ar zemāku kvalitāti. Un praktiskajā uzdevumā šajā nodarbībā aicinu jūs izmantot gan šajā, gan iepriekšējā 4. modulī apskatīto finanšu aspektus un veidot savu cenošanas, jeb cenu veidošanas stratēģiju. Ja atceraties par 3 šīm stratēģijām, es jums ieteiktu sākt ar šo izmaksu plus cenošanas stratēģiju, ja proti identificēt, kādas ir jūsu produkta vai pakalpojuma ražošanas izmaksas un pieliktām klāt, ja šo peļņas procentu, restīvi par jūsu darbu, kas sedz vairāk nekā standarta izmaksas. Un tālāk arī tad skatāties, kur ir iespējas, ja ņemiet vērā tirgus pozicionēšanos, klientu mērķa autorijas segmentēšanos, varbūt, ka var diferencēt šīs cenošanas stratēģijas dažādām klientu mērķa autorijām, ņemot vērā, vēlreiz šo pozicionēšanos tirgū, kur jūs sevi redzat kvalitātes un cenas ziņā. Vēlam labu veiksmi, atceraties, ka šo cenošanas stratēģiju arī ir jāpārskata uzņēmuma dzīves cikla laikā. Un noslēgumā galvenās apskatītās tēmas šajā nodarbībā, tātad pie zīmola, jūsu zīmols ir jūsu nosaukuma, jūsu logotipa, simbolu, dizaina, stratēģisko elementu, misijas, vīzijas, principu, vērtību, ja šī kombinācija, pēc kuras jūs atpazīst tirgu. Veidojot spēcīgu zīmolu, pats zīmols kļūst par uzņēmumu vērtību, par uzņēmumu konkurējošo priekšrocību, klienti ir gatavi maksāt vairāk par labu spēcīgu zīmolu.
Un cenu veidošanas stratēģijā, ja jums ir tātad vairāk šīs stratēģijas, bet jums ir jāiekļauj visas izmaksas, kā arī ir jāņem vērā, kādas ir konkurentu cenas, ar ko jūsu produkts no tām atšķirās, kā arī kas ir tā vērtība, ko uztver jūsu klienti, kas reizēm bieži ir augstāka nekā jūsu produktu izmaksas un cena, reizēm varbūt arī zemāka.